dienests ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas šogad svin 15 gadus. Lauka atbalsta dienesta atbildības lauki ir zeme, meži un ūdeņi, Latvijas lauku cilvēku dzīve un darbs. Lai viņi realizētu visus savus amata pienākumus, lauka atbalsta dienestam ir svarīgi, lai to darbinieki justos labi. Tādēļ 2014. gads tika pasludināts par labsajūtas gadu. Lai realizētu labsajūtas gadu, tika izvirzīts mērķis radīt efektīvus instrumentus, lai uzlabotu darbinieku labsajūtu. Lai realizētu šo mērķi, tika definētas prioritātes. Pirmkārt, iekšējo resursu izmantošana, kas ir darbinieku iesaiste. Otrkārt, izstrādājot šos instrumentus, mēs domājam par to, kā tos pielāgot darbinieku vajadzībām. Un treškārt, arī visu projektu laiku tika domāts, kā ietaupīt budžeta līdzekļus. Labsajūtas gada aktivitātes mēs sākam ar darbinieku aptvērumu, lai noskaidrotu, kāds ir mūsu darbinieku stresa līmenis un kas ir tās lietas darbā, kas cilvēkiem samazina labsajūtas līmeni. Mūsu nākamās labsajūtas gada aktivitātes bija darba aizsardzības koordinātāru un augstākās vadības mācības, lai nodrošinātu to, ka iegūstam viņu atbalstu labsajūtas gada aktivitātēm. Mūsu nākamais projekta posms labsajūtas gada ietvaros bija mācību programmu izstrādāšana mūsu pašu darbiniekiem stresa vadībā. Labsajūtas gada projekta trešais un visbūtiskākais posms bija sajūtagids.com izstrāde. Kas ir sajūtagids.com? Tā ir web bāzēta aplikācija, kur ir pieejama pilnīgi visiem, kuriem vien ir interneta pieslēgums. Un ko šī aplikācija mums spēj dot, ir noskaidrot, ko mēs varam darīt savas labsajūtas uzlabošanai. Sajūta gida projekts šķita interesants arī mūsu sadarbības partneriem, tāpēc Vidl Digital izstrādāja šo aplikāciju mums bez maksas. Tāpat arī Baltijas fizioterapija mums palīdzēja ar dažādām idejām vingrinājumu video izstrādāšanai. Esam patiesi priecīgi, ka sajūta gids tiek izmantots ne tikai mūsu iestādē, ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, piemēram Somijā, Krievijā, Spānijā, Brazīlijā un citās valstīs. Mūsu apmeklētāju daudzums ir vairāk nekā 7000. Tāpēc mēs esam gandrīti par mūsu rezultātiem un patiesi ceram, ka sajūta gids apmeklētājiem arī tiešām ir spējis uzlabot viņu labsajūtu. Uzskatām, ka esam sasnieguši savu projektu mērķus. Pirmkārtām darbinieki ir informēti gan par stresu un dažādām veidiem, kā to varētu novērst, gan arī par to atklāt spēju runāt. Otrkārt, esam patiesi gandrīti, ka nevien mūsu darbinieki, bet arī citas iestādes ir izrādījuši interesi par sajūtagids.com. Tāpēc esam pārliecināti, ka neapstāsimies un turpināsim attīstīt gan sajūtu gidu, gan, protams, turpināt domāt par mūsu darbiniekiem un to, kā uzlabot viņu labsajūtu darbvietā arī šo un citus gadus.